Paldies, jā. Un šodienas dienas kārtība būs pavisam vienkārša. Pāris vārdu no manas puses par Biofot projektu, un tad mums ir laipni atsaukušies LZP kolēģi ar savu uzstāšanos par to, kā tad īsti tikt galā ar otrās kārtas veidlapām. Pēc tam mums ir saņemti jautājumi uz Biofot.LV, atbildēsim uz tiem, un tad ir laiks brīvai diskusijai. Diskusiju darīsim varbūt tā, ka dosim priekšroku tiem, kuri būs uzrakstījuši savus jautājumus čatā, un pēc tam sākam dzīvu diskusiju. Labi, tātad Biofots. Mēs esam pirmajā uzsaukumā, un šajā pirmajā uzsaukumā mēs esam tikuši cauri pirmajai vērtēšanas kārtai, un šobrīd esam otrajā kārtā, kas nozīmē, ka jāiesniedz pilnais projekta pieteikums, un šo pilno projektu pieteikumu vērtēs Latvijas Zinātnes padomes atlasītie eksperti, skatoties uz zinātnisko kvalitāti, uz ietekmi un projektu īstenošanas iespējām. Protams, arī šajā periodā ir iespēja saņemt atbalstu, bet šis atbalsts vairāk ir institucionāls, jo visas institūcijas ir diezgan labi pazīstams ar to kārtību, kā mēs esam līdz šim darbojušies ar FLTP projektiem, ar valsts pētījuma programmas projektiem, un patiesībā sakot, lielas atšķirības šeit nav. Ja mēs skatāmies uz laika grafiku, tad īpaši daudz laika nav palicis no 20 atvēlētajām darba dienām, kas bija otrās kārtas projektu pieteikumu sagatavošanai līdz 11. jūlijam, ar to ir jātiek galā. Un 11. jūlijā sākas atskaite ar 10 nedēļām, bet LZP, protams, darīs visu, kas viņu spēkos, lai mēs negaidītu varbūt 10 nedēļas. Tad, kad mēs būsim saņēmuši LZP vērtējumu, tad ir vēl 5 darba dienas, lai mēs tiktu galā tīri ar lietvedības lietām un tiktu pie platformas projektu vadības grupas lēmumu par projektu sarakstu apstiprināšanu. Un tad šie lēmumi tiek nosūtīti attiecīgi projektu vadītājiem. Jā, šodien ir informatīvais seminārs. Atgādinu vēlreiz, šobrīd mēs runājam par projektu pieteikumiem, kas tiks vērtēti saskaņā ar zinātnisko izcilību, ar ietekmi un īstenošanas iespējām. Mēs aizmirstam šobrīd to, kas, kā notika prezentācijas industrijas ekspertu panelī. Šīs divas vērtēšanas ir savā starpā nesaistītas, kaut gan, protams, punkts un mēsers. Un lielas veiksmes gadījumā ir iespēja, protams, uzlabot savu vērtējumu par 15 punktiem. Sasniedzamie rezultāti. Sasniedzamo rezultātu sarakstā šobrīd nav publikācija, un ir viens rezultāts, kas ir pilnīgi obligāts. Tas ir projekta sākotnējā tehnoloģiskās gatavības līmeņa paaugstināšana par 1 vienību. Tas ir tas, kas ir jāsasniedz, lai projekts būtu pareizi īstenots. Tātad, kas notiek tālāk? Jūs iesniedzat otrās vērtēšanas kārtas pieteikumu. Kvalifikācijas slieksnis katrā kritērijā ir 3 punkti. Pēc tam mēs šos punktus summējam. Un veidojam pieteikumu rangu bilstošā secībā. No šī veidojas automātiski finansēšanai izvēlēto projektu saraksts, ko apstiprina platformas projektu vadības grupa. Tad tiek slēgta vienošanās pie sadarbības līguma un tiek veikts sākotnējais tehnoloģiskās gatavības līmeņa novērtējums. Pieejamais finansējums šai kārtai ir 6 miljoni eiro. Nolikumā mēs esam minējuši iespēju, ka liela, labi novērtēta projekta skaita gadījumā mēs varam šo finansējumu palielināt līdz 8 miljoniem. Šeit es gribu uzreiz ielikt atrunu, ka
finansējuma palielinājums būs jāsaskaņo ar ekonomikas ministriju. Ņemot vērā situāciju, kā mums šobrīd ir ar valsts budžetu, tad visiem šiem valsts budžeta tēriņiem tiek pievērsta liela uzmanība. 6 miljoni ir tas, kas bija paredzēts. Ja mēs gribēsim palielināt līdz 8, tad mums attiecīgi būs jāpamato tas ekonomikas ministrs. Vai 6 vai 8, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, kā tas izskatās. Ja mēs vērtējam pēc pirmās kārtas, tad mums ir 36 pieteikumi, kas ir ierindojušies starp 14 un 17,6, kas ir maksimālais vērtējums punktiem. 6 miljoni paredzēti finansēt 30 pieteikumus, ja visi ir uz maksimālo summu. 8 varētu paredzēt 40. Tātad mums ir šobrīd tieši vidū starp šīm divām summām tā ļoti labu pieteikumu skaits. Pār pieteikumu rangu. Tātad mēs summējam pirmo kārtu ar otro kārtu. Kas notiek situācijās, ja pēc sasummēšanas punktu skaits ir vienāds? Ja punktu skaits ir vienāds, tad mēs dodamies atpakaļ uz pirmo vērtēšanas kārtu un skatāmies to, kā tika novērtēts kritērijs, identificēts tirgus vai pielietotas. Tas, kas ir saņēmis augstāku vērtējumu šajā kritērijā, attiecīgi rangā ir augstāk. Ja punktu skaits arī pēc šī salīdzinājuma ir vienāds, tad mēs dodamies uz nākamo kritēriju, kas ir personāla kvalifikācija un kompetences. Tādā veidā mums vajadzētu tikt galā ar iespējamajām situācijām, ja ir vienādie punktu skaiti. Cik ātri ir jāuzsāk īstenot pētniecības un inovācijas projektu? 20 dienas no šī te platformas projektu vadības grupu lēmuma. Izmaksas ir attiecināmas ar to dienu, kad ir platformas projektu vadības grupas lēmums. Tas par finansējumu. Par mentoriem otrajā kārtā. Mentori jums palīdzēja sagatavot pirmās vērtēšanas kārtas pieteikumus. Otrajā vērtēšanas kārtā mentori iesaista pieteikumu sagatavošanā. Nav īsti liederīgi, tāpēc, ka kritēriji ir pilnīgi citi, bet tajā brīdī, kad mēs tiekam pie lēmumu par īstenošanu, tad platformas birojas katram no projektiem, kas tiks izvēlēts finansēšanai, nozīmēs mentoru. Kā saprast nozīmēs mentoru? Protams, mēs mēģināsim skatīties uz to, kuri mentori bija pirmajā kārtā, mēģināsim darīt tā, lai tie paši darbotos ar jums arī otrajā kārtā. Bet jāskatās, protams, būs arī uz mentoru pieejamību. Protams, ka vadītājiem būs iespēja šo mentoru arī noraidīt, ja viņam būs neefektīva sadarbība bijusi pirmajā kārtā, tad tas, protams, ir iespējams. Un ko tad šis mentors dara? Šis mentors veids sākotnējo tehnoloģiskās gatavības līmeņa novērtējumu. Līdz ar to, ņemot vērā, ka mums šis te bija jāpaukstina par vienu vienību projektu īstenošanas gaitā, tad līdz ar to mentoru piesaist ir obligāti. Tehnoloģiskās gatavības līmeņa novērtējumu mentors veids kopā ar projektu vadītāju, izskaidro, kāpēc tas tā ir. Un šis ir konsensus vērtējums par to, kāds tad ir šis tehnoloģiskās gatavības līmenis. Un mentors veids arī šo te TRL līmeņa attīstības uzraudzību, jo pusperiodā, protams, ka mums vēl nav jāsasniedz šī viena vienība, bet beigu novērtējumā tā viena vienība būs jāsasniedz, un tādējādi tajā pusperiodā būs jau jābūt redzamam, vai mēs virzamies uz pareizo pusi. Tehnoloģiskās gatavības līmeņi bija ļoti karsts diskusiju temats pēc pirmās vērtēšanas kārtas. Līdz ar to drusku paskaidrojums par to, kā tad tas notiks un kā mēs nofiksēsim šo projektu sākumu gatavības stadiju. Lai gan
saskaņā ar nolikumu tas, kas mums ir jāpaukstina, ir tehnoloģiskās gatavības līmenis. Mentori veidos šo te inovāciju gatavības līmeņu novērtējumu, un tehnoloģiju gatavības līmenis šajā kopējā kompleksajā novērtējumā ir tikai viens no punktiem, bet periodā, kamēr notiks projekta pieteikuma vērtēšana, mentori veiks iekšējās diskusijas, lai savā starpā gan harmonizētu izpratnes par to, kā tiek veidot šie novērtējumi, gan arī pielāgotu šo te Zviedrijas Karaliskā tehnoloģiskā institūta metodiku biofoto projektiem, ņemot vērā to tēmu dažādību, kāda mums šajos projektos ir. Tātad patiesību sakot, visu šo laiku, kamēr tiks veikta projekta vērtēšana, būs intensīvas diskusijas mentoru darba grupā par to, kādā veidā tad tiek vērtēts viss šis inovācija gatavības līmenis un it īpaši pievēršot uzmanību tehnoloģiskā gatavības līmeņa novērtējumu. Tas ir ar domu, lai mentori pēc tam varētu labi uzskatāmi izskaidrot projektu pieteicējiem, kāpēc viņi ir tā novērtējuši projekta gatavības līmeni, un lai tur tiktu panākta šī appusējā izpratne. Nu, tas lielos vilcienos no manas puses patiesībā arī ir viss, ko es gribēju teikt par tātad šo te otro vērtēšanas kārtu. Es redzu, ka man ir atsūtīti 2 vēstījumi. Mēģināšu jums izlasīt. Ja tur būs jautājumi, tad atbildēšu. Ja nē, tad mēs varam doties tālāk uz LZP. Tātad viens jautājums ir, kāpēc prezentācijas vērtēšanas sarakstā jūs minējāt, ka nav publikācija, vai tas vienkārši nebija iekļauts slaidā? Jā, es to minēju ar nodomu. Mēs šajos projektos publikācijas nesolam, jo šie ir uz inovācijām vērsti projekti. Vai es atbildēju uz jautājumu? Ārendkungs? Es pievienoju papildus komentāru. Es par vērtēšanas metodiku. Pielikums numur 12 ir minēts iegūto zināšanu ilgtspēju un kvalitīvas to izplatības plāns, tā skaitā paredzēt zinātniskās publikācijas un sabiedrības informēšana. Jā, bet zinātniskās publikācijas nav jūsu sasniedzamais rezultāts. Tas nekādā veidā nav tas, uz ko jūs varat ilgtspēju nodrošināt arī citādi. Jūs varat ilgtspēju nodrošināt savu jaunu uzņēmumu, jūs varat ilgtspēju nodrošināt savu intelektuālā īpašuma aizsardzību. Publikācija nav vienīgais ilgtspējas nodrošināšanas rezultāts. Sabiedrības informēšana, tie ir arī semināri, tie ir arī publiski pasākumi. Paldies. Paldies. Labi. Ja ar šo mēs esam beiguši. Man bija arī vēl viens jautājums čatā. Tā, vienu mirkli. Es aiziešu atpakaļ uz jūsu ekrānu. Minējāt, ka pirmās kārtas vērtējums nav saistīts ar otrās kārtas vērtējumu. Kā projekts tiks uzraudzīts pēc apstiprināšanas? Projekts tiek uzraudzīts pēc apstiprināšanas saskaņā ar tiem rezultātiem, ko jūs būsiet otrās kārtas vērtējumā norādījuši.
Tātad tas, kas jums ir jāizdara, jums tiešām ir jāpaukstina šīs tehnoloģiskās gatavības līmenis. Tas ir obligātais priekšnosacījums, kā arī beigās mums ir tomēr jātiek pie šīm tehnoloģijām, kas ir vispār lielā projekta sasniedzamie rezultāti. Protams, ka virzība pa tehnoloģiskās gatavības līmeņa skalu uz priekšu ir virzība uz tehnoloģijām. Tāpēc arī šie tehnoloģiju vai produktu prototipi ir iekļauti tajos sasniedzamajos rezultātos, kas ir veidlapās. Tie apsvērumi, kas bija pirmajā vērtēšanas kārtā, tie visi ir tie, kas jums veicina šo virzību uz tehnoloģiju radīšanu. Tā. Man ir jautājums. Jā, kamēr. Par to uzsākšanas datumu. Jūs minējāt 20 dienas pēc lēmumu saņemšanas, man tagad sistēmā konkrēts datums jāieraksta. Kādu jūs rakstat? Tur vienkārši tur jāsaskai kalendārs. Apmēram. Tā. Tā, studiņās arī padalīšos ar ekrānu. Jā. Un ar šo es atdodu vadību Inetai Kurzemietes kundzei, Latvijas zinātnes padome. Lūdzu, šī būtu priekš, šī ir atpakaļ, tas ir Lāzers. Labi. Labdien, mīļie kolēģi, zinātnieki, tie, kas ir klātienē un tie, kas ir otrpus ekrānī. Man ir liels prieks redzēt jūs un dzirdēt, varbūt arī pēc tam jūsu jautājumus, un es ceru, ka šī programma, kas ir orientēta uz pētniecību tādā kā inovatīvā aspektā, uz tehnoloģiju līmeņiem, ka rezultāts tiešām būs ļoti labs, un šī programma dos labu pienesumu Latvijas tautsēmniecības attīstībai. Un tagad es gribētu prezentēt tās sadaļas, kas vairāk attiecas uz Latvijas zinātnes padomi, jo otrajā atlases kārtā Latvijas zinātnes padome būs tā iestāde, kuru organizēs vērtēšanu, gan administratīvo, gan zinātnisko vērtēšanu, un šīs vērtēšanas rezultātus tālāk atdos šī te konkursa organizētāja. Un tagad uz priekšu. Tagad nav uz priekšu. Tagad nav uz priekšu. Varam šādi. Nē. Mēs varam arī tā. Tev ir jāatrodas uz šī. Tagad mēs varam doties atpakaļ. Jā. Jā, ļoti īsi mēģināšu kopsavilkt visu, kuri vēl papildus informāciju, ko jūs varat iegūt. Un nenobaidieties no visiem šiem normatīvajiem aktiem, bet tas parasti ir palīgs, ir tīpaši tiem, kas jums administratīvi palīdz un ir vieglāk orientēties, ja tomēr ir nosaukt visi šie normatīvie akti. Tātad es jums tuvāko minūšu laikā pastāstīšu gan par otrās atlases kārtas nosacījumiem, gan par normatīviem aktiem, kas to nosaka, gan arī tālāk par iesnieguma aizpildīšanu, ievietošanu Latvijas zinātnes padomes moduļa sistēmā, tālāk par administratīvo un zinātnisko vērtēšanu un arī par potenciālo laika grafiku. Tā. Šeit jūs redzat pamat nosacījumus, kādi ir otrajā kārtā. Tātad vēlreiz iesniegšanas datums ir 11. jūlijas un 23.59 pats pēdējais mirklis, kad var iesniegt pieteikumu. Uzreiz gribu brīdināt,
ka nevajag izmantot pašu pēdējo mirkli pieteikumiem, jo mūsu vērtēšanas pieredze ilgstoša, gadiem ilga vērtēšanas pieredze apliecina to, ka tie, kas ir pēdējie, tie vienmēr krīt ārā pirmie. Jo ir kaut ko aizmirsuši administratīvi, kaut ko sasteiguši, kaut ko nav izdarījuši, tāpēc liels lūgums visu darīt laicīgi. Un vēl viens iemesls šādam aicinājumam ir tas, ka mēs joprojām Latvijas Zinātnes padomē strādājam ar, jāatzīst, diezgan novecojušu informācijas sistēmu, kas ir izveidota daudzus gadus atpakaļ. Viņa ir morāli sevi izsmēlusi, bet jaunas naudas, diezgan liels finansējums ir nepieciešams jaunai šādai apjomīgai sistēmai, un, diemžēl, valsts budžetā šādas naudas nav. Tāpēc strādājam ar to, kas ir. Ja kaut kas neizdodas, lūdzam, es arī atgādināšu noslēgumā, lūdzam laipni zvanīt, rakstīt, mēs pēc iespējas centīsimies visu ļoti ātri novērst, ja ir kādas problēmas, un atceramies, ka ierēdniecība strādā līdz 5:00. Ja? Tā kā, ja ir kādas problēmas, ir ļoti labi, ja jūs konstatējat to darba laikā, lai darba laikā varat paziņot mums, un lai mēs varam visu novērst, lai rezultāts ir sekmīgs. Tātad, kā jau redzējāt iepriekš, tātad vēlreiz uzsveru, ka pamatā, lai gan konkurss ir saistīts ar pētniecību. Protams, visas tās darbības, ko jūs redzēsiet, kad jūs rakstīsiet pieteikumu LZP modulī, ir visas darbības saistīts ar pētniecību. Tas ir tāpēc, ka mēs nevaram tik ļoti pārveidot mūsu sistēmu, lai ļoti precīzi piemērotu konkursu tieši šīm te specifiskajām inovācijas prasībām. Bet vienlaikus uzsveru joprojām arī to pašu, ko Osvalds teica, ka pamata mērķis, protams, ir attīstīt pētniecību un inovāciju, un attīstīt un veidot jaunas tehnoloģijas, komercializējumas idejas, komercializējumas produktus. Tas ir pamatā un pats galvenais, kam ir jāpievērš uzmanība. Otrs ir, ka iesniedzējs nav indivīds. Iesniedzējs ir pētniecības organizācija, jeb zinātniskais institūts. Jums var būt arī sadarbības partneris. Man bija jautājums atsūtīts par šo, ko darīt, ja sadarbība ir veidojama tur ar Franciju, piemēram, vai kādu citu valsti, Ruandu, piemēram, ja, tā tad atceramies, ka oficiāli sadarbības partneris ir tikai un vienīgi Latvijas Zinātniskais institūts, kuram ir pētniecības organizācijas status, Latvijas nauda paliek Latvijā. Ja ir veidojama sadarbība ar ārvalstniekiem, laipni lūgtu, jūs varat šo te sadarbību veidot vasaras skolu, semināru, komandējumu veidā. Jūs varat apmainīties ar informāciju vai kaut kā citādā veidā. Ja ir vajadzīgs kaut kāds pakalpojums neliels no šīm starptautiskām organizācijām ar ļoti specifisku infrastruktūru, piemēram, kādas nav pie jums vai platformu sadarbības partneriem pieejama, jūs to varat darīt savu pakalpojumu, bet pilnīgi noteikti sadarbības partneris oficiāls ir tikai Latvijas Zinātniskā institūcija. Tālāk par naudiņām, ja, tātad 2 gadi, 200 000 maksimums. Un pēdējais, ko jūs redzat, ir tās administratīvās un saturiskās daļas, par kurām tad es stāstīšu turpmākās minūtes. Un pirmām kārtām jau nemāk spiest jūs podziņas, lec pa vairākiem slēdiem. Pirmām kārtām atkārtošana vēlreiz zināšanu māte. Ministru kabinetā ir rīkojums par jaunām tehnoloģijām produktiem 2 ļoti nozīmīgās viedo specializāciju jomās, un šajās jomās tad ir arī jābūt pieteikumam. Protams, ka pieteikums var būt starpdisciplinārs, var būt multidisciplinārs, bet pamatu nozarei jābūt ir vienai no šīm viedo specializāciju jomām. Pieteikumu iesniedzējs var iesniegt vairāk kā vienu pieteikumu, bet tur arī būs atsevišķas atrunas par to, cik tad ir jābūt kopējai noslodzei. Tādā gadījumā, un to es arī stāstīšu tālāk.
Tālāk jūs arī redzat, ja mēs runājam par to, kas var iesniegt pieteikumu, kas ir projekta vadītājs, tad projekta vadītājs ir zinātnieks. Ko nozīmē zinātnieks? Tas ir cilvēks ar doktora zinātnisko grādu. Un projekta galvenie izpildītāji ir vai nu zinātnieki, vai šeit ir speciālisti attiecīgajā jomā. Un ko atkal nozīmē speciālists? Tas ir atrunāts ministru kabineta noteikumos, ka speciālistam ir maģistra grāds. Protams, attiecīgajā tematiskajā jomā. Par plēslodzi bija vairāki jautājumi, uzreiz arī pie slaida mēģināšu izstāstīt. Tātad, ja cilvēkam ir vairākas inovatīvas idejas un vēlas pieteikt vairākas idejas, tad viens projekta vadītājs var pieteikt vairākus pieteikumus, bet tādā gadījumā par šiem pieteikumiem visiem kopā, ja viņi tiks finansēti, kopējais pilna laika ekvivalents vai kopējā slodze nedrīkst pārsniegt vairāk kā vienu pilnu slodzi. Protams, man arī bijuši zvani un gadījumi, kad ir no vienas iestādes cilvēks grib pieteikt projektu, otrā iestādē, kas ir piemēram sadarbības partneris vai platformas sadarbības partneris, cilvēks vēlas piedalīties projektā kā izpildītājs. Šādi varianti ir iespējami, tikai ļoti lūdzu sekot līdzi dubult finansējumu risku, tātad, lai nav vienādas darbības dažādos projektos, un katrs rezultāts skaisti uzskaitām, vienus rezultāts vienā projektā, otrs otrā, lai nav tas dubult finansējuma risks, ka finansējums par katru projektu tiek maksāts atsevišķi par vienām un tā pašām darbībām. Ja? Un tad jums ir jāuzskaita rezultāts, jo katrā no projektiem būs jāsasniedz atšķirīgi rezultāti. Un kā attiecīgi arī par izmaksu attiecināmību, Osvalds jau teica, ka, protams, izmaksas ir attiecināmas no tā brīža, kad tiek nosūtīts lēmums, un šīs ir tas brīdis, kad var sākt jau domāt par savu grupu, taisīt varbūt pirmās sanāksmītes un iet uz priekšu, kamēr vēl līgums nav noslēgts, bet veikt pirmās tādas organizatoriskās darbības. Par tiešajām izmaksām arī mazliet tālāk, ja būs jautājumi, stāstīšu. Tad tiešās izmaksas ir visas tās izmaksas, tāpat kā tas ir citos projektos, fundamentālos lietišķos pētījumu projektos, valsts pētījumu programmā. Visas izmaksas, kas tiešā veidā attiecas uz projektu. Protams, pamatā tā ir atlīdzība projekta zinātniskai grupai. Protams, tās ir iespējams gan konferences, gan materiāli, gan semināri un it īpaši tās darbības, kas ir jūsu specifiskās tieši jūsu projektam, lai paaugstinātu tehnoloģijas līmeni, ja tās ir kādas konsultācijas ar uzņēmējiem vai kaut kas tāds, ja tad tas ir jums arī kā tiešās. Netiešās izmaksas šī gadījumā ir atbilstoši arī ministru kabineta noteikumiem, kas pasaka, ka līdz 25% ir netiešās izmaksas, bet tas nav no visas kopējās summas, bet ņemiet vērā, ka tur ir atruna, kas radušās, kas pakalpojumi tātad visi ir ārā. Tur ir tas aprēķins mazliet citādāks nekā jūs domājat, ka tas ir no visas kopējās summas. Bet mūsu sistēmā tas arī automātiski viss tiks tā kā saskaitīts, sistēma jūsu vietā to saskaitīs, par to nevajadzētu būt pašām. Un šīs ir tās izmaksas, kas sekmē jūsu projekta rezultātu sasniegšanu. Piemēram, ja jūsu institūcijā ir personāls, kas uzskaita nodarbinātības apjomu zinātniskai grupai, vai finansists, kuru jūs neizmantojat ikdienā, bet kurš pārskaita algas vai komandējumus un tā tālāk, tad šādi cilvēki var tikt arī finansēti no netiešajām izmaksām. Bet, protams, šis ir ierobežojošs līmenis. Tālāk, ja mēs skatāmies vēl par prasībām, kādas ir, atkal un vēlreiz atkārtošu to, ka obligāti ir jāsasniedz augstāks tehnoloģija gatavības līmenis nekā tas ir sākotnēji plānots. Ja? Tad tas ir programmas kopējais mērķis un tas arī tiks ievērots un auditēts. Ja? Un tālāk jau projekta pieteikumu administratīvo un zinātnisko vērtēšanu veiks padome. Un visbeidzot, mēs
sekojam līdz cikos un kad varētu noslēgties. Zinātniskā vērtēšanā mēs norādam 19. septembri, bet, protams, centīsimies ievērot un organizēt vērtēšanu tā, lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu šo vērtēšanu. Tomēr es gribētu lūgt arī izpratni, ka mēs pašreiz, mums uz galda pašreiz ir 615 projektu vērtēšanā, un vēl ir citas programmas bez šīm, tā kā mēs jau kopā vērtējam ap 800 projektus pašreiz. Saprotiet, kas tas ir par apjomu. Un aicinām uz iecietību. Bet es domāju, ka mēs līdz 19. pilnīgi noteikti pabeigsim, to mēs tā diezgan droši solam. Un tālāk jau par tiem normatīviem aktiem, kas nevienam nepatīk un kas ir salīdzinoši birokrātisks teksts, bet jūsu administratīvie darbinieki tomēr ļoti balstās uz šiem normatīviem regulējumiem, it īpaši lūdzu paskatīt platformas un pētniecības konkursa nolikumu un konkursa nolikuma pielikumus. Jo šie konkursa nolikuma pielikumi ir ļoti palīdzoši jums veidot pieteikumu. It īpaši gribētu pievērst uzmanību metodikām. Viena no tām metodikām ir pieteikumu noformēšanas un iesniegšanas metodika. Šo gan es aicinu jūs tiešām labi izpētīt, jo tur ir aprakstīts viss pa soļiem, pa blokiem, pa informācijas blokiem, kur, ko un kā aprakstīt. Ja, un ja seko šai metodikai, tad aizpildīšanai nevajadzētu būt ļoti sarežģītāji un nevajadzētu rasties tādiem fundamentāliem jautājumiem, ko man rakstīt te vai ko man rakstīt šeit. Tālākie pieteikumi ir vairāk priekš Latvijas zinātnes padomes caurspīdības un procesu nodrošināšanai, lai visiem ir skaidrs, kā mēs veiksim administratīvo vērtēšanu un kā mēs veiksim zinātnisko vērtēšanu. Un šeit ir liederīgi paskatīties arī, it īpaši tajā zinātniskā vērtēšanā, paskatīties, ko vērtēs eksperti un kam ir jāpievērš uzmanību pieteikumā, lai eksperts diezgan ātri var atrast tos apsvērums. Ja viņš raksta ja jūs rakstat par novitāti, lai eksperts šo novitāti var atrast, ja? Nevis kaut kādā, mums ir bijuši gadījumi, ka pārsūdz pētniecības organizācija pārsūdz lēmumu. Es taču aprakstīju inovativitāti un es taču aprakstīju vēl tur kaut ko, projekta mērķi aprakstīju, bet kur jūs aprakstījāt? Pie īstenošanas aprakstījāt, ja? Bet galu galā visi zina, ka pirmā daļa, kas ir pamata saturiskā daļa, ja? Kas ir ideja, kas ir mērķis, kas ir hipotēze, kas ir metodoloģija. Ja vienalga, vai tā ir pētniecība saistīta vai vairāk jau uz inovatīvo orientēta, ja? Tad tomēr tam ir jābūt izceltam un tam ir jābūt redzamam. Ja? Un es gribu pievērst uzmanību, lai gan šeit ir vārds zinātniskā kvalitāte un zinātniskā vērtēšana. Aicinu nenobaidīties no šī vārda. Protams, ka pētniecība ar inovāciju vienmēr ir saistīta, bet mēs mēģināsim atrast no Eiropas komisijas vai citām datubāzēm ekspertus, kuriem ir pieredze inovācijā. Tātad šeit, atšķirībā no fundamentāli lietišķo pētījumu programmas, mēs meklēsim tādus ekspertus, nevis kuri ir izcili pētniecībā ar augstu pētniecības pieredzi, bet ar pieredzi jau inovācijā, jau komercializācijā. Šādi eksperti arī Eiropas komisijas platformā ir atrodami, un arī mēs uz šiem orientēsimies. Bet tradicionāli, tā kā veidlapus un visa tā sistēma ir veidota uz valsts pētījuma programmas, zināmā veidā bāzes un fundamentālo lietišķo pētījumu bāzes, šī te pētniecība normatīvajos regulējumā ir nosaukt par zinātnisko vērtēšanu, tāpēc mēs arī pieturamies pie šī vārda. Tālāk jau jūs redzēsiet veidlapas sadaļas, kurām mēs iesiet cauri, un ja būs kādi jautājumi par veidlapas sadaļām, tad mēs varam ar to klātienē pārunāt detalizēt, ja ir katram kādi individualizēti jautājumi šeit, tad es kopēji pateikšu dažas lietas, tātad sāksim ar alfabēta burtiem, ja, un sekosim līdzi veidlapai aizpildot tieši par alfabēta burtiem pieteikumu
A, B, C daļas šeit gan nav pielikts, A daļa arī ir gan latviski, gan angliski. A daļa ir tā vispārējā daļa, kurā jūs aizpildat gan projekta nosaukumu latviešu angļu valodā, protams, projekta vadītāju, projekta tēmu un kopsavilkumu atslēgas vārdus. Projekta kopsavilkums ir ļoti svarīgs. Lūdzu, pārdomājiet to centralizēto message, to ziņu, ko jūs gribat pateikt kopsavilkumā, lai uzreiz ir skaidrs, kas un ko jūs gribat ar to darīt. Un ļoti svarīgs arī ir atslēgas vārdu izvēle, jo pēc projekta tēmas, kopsavilkuma un atslēgas vārdiem pamatā tiek meklēti ārvalstu eksperti. Ja jūsu pētījums ir starpdisciplinārs, lūdzu, padomājiet tādus atslēgu vārdus, kas šo starpdisciplinaritāti atspoguļo. Ja, un tas ir, es saprotu, ka jums tas liekas tādi tehniski sīkumi, bet tas ir būtiski. Un tālāk ir B daļa, kas ir saturiskā daļa, par šo mēs runāsim atsevišķi, un tā ir tā pamatdaļa, kuru vērtēs ārvalstu eksperti. Trešā daļa, C daļa, ir projekta vadītāji un galveno izpildītāju dzīves gājumu apraksti, un tālāk jau seko visi šie D, E daļas, kas ir apliecinājumi, zinātniskās institūcijas apliecinājuma formas, tikpat tradicionāli, kādas tās ir fundamentāli lietišķo pētījumu programmās un valsts pētījumu programmās, nekādas tur lielas novitātes nav, un F un G daļa, šīs ir daļas, kuras būtu iesniedzamas tām zinātniskajām institūcijām, kuras vai kuru pārstāvji nepiedalījās fundamentāli lietišķo pētījumu programmā. Tātad pavasarī mums bija atvērts konkurss fundamentāli lietišķo pētījumu programmai, ļoti daudz pieteikumus saņēmām, un mēs esam veikuši visām šīm te institūcijām pētniecības organizācijas statusa atbilstības vērtēšanu, ko mēs veicam pēc šīm daļām. Un ja jūs neesat saņēmuši noraidījumu kā iestāde, tad jūs labi zinat, ka šis vērtējums ir atbilstošs, un atkārtoti šīs te tehniskās sadaļas nav nepieciešams iesniegt. Ja jūs neesat pārliecināti, vai jūsu iestāde ir vai nav, kaut vai piezvaniet mums, mēs jums pateiksim, ir vai nav. Pie mums atrodam jūsu dokumenti. Tālāk jau sekosim līdzi sistēmai. Tātad strādājam paralēli, taisam pieteikumu un strādājam ar Latvijas Izglītības zinātnes ministrijas administrēto sistēmu, kur ir Latvijas zinātnes padomes modulis, ņemam šo saiti, pieslēdzamies saitei, tālāk jau sekojam līdzi un aizpildam ailes par lietotāju vārdiem un parolēm tiem kolēģiem un zinātniekiem, kuri jau ir startējuši valsts konkursos, vajadzētu šādām parolēm un pieejām jau būt. Ja jūs to darat pirmo reizi, tad jums tādas noteikti nav, un vispirms ir jāvēršas jūsu zinātniskajā institūcijā, vajadzētu būt administratoram, kas šīs paroles veido. Ja tā nav, tad ir jāvērš Izglītības un zinātnes ministrijā, informācijas tehnoloģija departaments Kristīne Vinžanova. Mājaslapā var atrast viņas kontaktus, un tur tāds neliels iesniegums ir jāuzraksta, bet parasti zinātniskās institūcijas šo jautājumu nokārto. Un tad lūdzam meklēt un izveidot sev lietotāju un paroli, tālāk ielogoties un vai arī atjaunot paroli, tālāk jums ir jāizvēlās Latvijas zinātnes padomes modulis, izvēlamies moduli, ejam tālāk, un šeit ir pievērst uzmanību. Ņemot vērā, ka šī sistēma nav tik elastīgi pielāgojama tieši jūsu konkursu specifikai, izvēlamies fundamentāli lietišķo pētījumu projektu. Tātad vispirms pievienot jaunu projektu, pirmā darbība, otrā darbība fundamentāli lietišķo pētījumu projektu, trešā darbība uzsaukumu, un te jums parādīsies jūsu PIP uzsaukums. Ja? Šī prezentācija mēs pilnīgi noteikti ieliksim gan mūsu mājaslapā, gan arī Organiskās sintēzes institūta mājaslapā. Viņa būs pieejama, jūs varēsiet pasakot līdzi, es saprotu, ieraksts arī būs pieejams, ja? Tā kā varēs pasakot līdzi tām darbībām, lai nekļūdītos.
Un tālāk jau seko tehniskās un netik tehniskās daļas projekta aizpildīšanai, sākot gan ar pirmo nodaļu, kas ir A daļa, vispārīgā informācija, un šeit tad jūs redzat tās sadaļas, kas jums ir secīgi jāaizpilda. Un tātad vēlreiz uzsverot, projekta iesniedzējs nav individs, bet ir zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta zinātniskā institūcija reģistrā, protams, arī augstskola attiecīgi. Ja? Un arī partneris tieši tāpat ir zinātniskā institūcija vai augstskola. Nav komersants, nav biedrība. Ja? Tie, kas ir zinātnisko institūcija reģistrā reģistrēti. Un sadarbības nosacījums arī redzat, ja, ka sadarbība. Bet ir sanāk, pulkens. Tā lūdzu, kādam Tu var atnākt? Nav man tā liekas, ne? Nu, pateikt, visus. Informatīvais seminārs. Nav te nekādas. tas tā, lai visi Kā man pamostos. tagad tikko parādījās. 10:45 tikko ierakst. Nu, vienkārši. Jā, no pačiem jāizsūt osoda. Jautrības elements vienmēr ir svarīgs prezentācijās. Ja? Katrā ziņā labi, ka cilvēki ir pieslēgušies un labi, ka mūs klausās un ar katru ar pusausi vai ar ausi dara paralēlās darbības. Bet tiem, kuri ar abām ausīm klausās, tad sadarbības nosacījumi, protams, ir partneriem, ir savas atsevišķas aktivitātes, ko dara tieši partneris, kāpēc viņš jums projektā ir vajadzīgs, ka viņš nav tikai skaistuma pēc, jā, lai dabūtu vairāk punktus, bet eksperts vērtēs, ko viņš darīs, nevis kā viņš ir. Jā, tā kā lūdzu partneri arī skatāties tālāk šo te informāciju, kāda ir sadarbības nosacījumi. Un tālāk sekojam līdzi visiem logiem, aizpildam visus logus, gan latviski, gan angliski, zvaigznīte sarkanā nozīmē, ka lauks ir obligāts. Ja? Un vēlreiz, ja jums vajag pievienot partneri, jums ir loks, kur jūs to varat izdarīt, tagad sekojiet norādēm, un man šķiet, ka nav sarežģīta sistēma, bet varbūt tiem, kas dara pirmoreiz, varētu būt kādi jautājumi. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, labāk 10 reizes piezvanīt nekā neiesniegt pareizi. Ja? Tā kā šādi sekojam līdzi, aizpildam visu, kas tiek prasīts, un vēlreiz, ja, ka projekta vadītāja pievienošana šeit nenozīmē, ka viņam ir tiesības, ja, tad tās tiesības ir neatkarīgas. Ja jūs viņa vārdu uzvārdu šeit ierakstīsiet, ja būs kāda cita persona, piemēram, kas aizpilda šo informācijas sistēmas lauku, atcerieties, ka projekta vadītāja vārdu uzvārdu ievadīšana nenozīmē, ka viņam ir lietotāja tiesības. Un tad, kad viņam beigās būs jāsaskaņo projekta pieteikums, tad sāksies problēmas, ka nevar saskaņot, jo projekta vadītāja nav lietotāja tiesības. Un ir pēdējā diena, un ak vai, un ko tagad darīt, un vairs izdarīt gandrīz nevar neko. Ja tā kā uzmanīgi par šo, tālāk tiešām sekojam līdzi visām podziņām, izspaidam podziņas secīgi un aizpildam visu, kas ir prasīts. Tātad zinātniskā grupa. Šeit jūs norādījāt projekta vadītāju, vēlreiz atkārtoju, projekta vadītājs ir zinātnieks. Ja tas ir ārzemju zinātnieks, tad svarīgas tomēr ir šīs te AIC izziņas. Es domāju, ka arī Organiskās intereses institūts šo skatīsies, tad, kad projekts tiks finansēts, ir tomēr labi, ka šādas izziņas ir, jo zinātniskās darbības likums pasaka, ka zinātnieks ir tas, kuram ir doktora zinātniskais grāds vai arī pielīdzināts. Ja? Tad, lai visi dokumenti ir kārtībā, citējot jauku filmu. Ja? Un tālāk pievienojam galvenos izpildītājs atceramies, ka atšķirībā no fundamentāli lietišķo pētījumu programmas un valsts pētījumu programmas šeit var būt arī speciālisti. Ja? Kas ir speciālisti, tad ir arī noteikumos pateikts. Aizpildam un pievienojam dzīves gājumu aprakstus projekta vadītājiem un galvenam izpildītājiem. Bija jautājums par to, cik plašus pielikumus tajā dzīves gājuma aprakstos vajag pielikt. Tātad dzīves gājuma aprakstos nav jāpieliek pielikumu. Dzīves gājuma apraksts ir nepārāk garš, lai ārvalstu ekspertiem nav jālisto daudzas lapuses
ko jūs visu esat darījuši tālajā tur 2000. gadā, lūdzam atjaunot jaunākās lietas, ielikt iekšā to, ko jūs esat darījuši, dzīves gājuma aprakstu aktualizēt, un te arī es tālāk stāstīšu gan par apjomu. Tātad, ja ir kādas atsauces, ja ir kādas norādes, nepārblīvēt šos te dzīves gājuma aprakstus un vēl nelikt entos pielikumus, saprotiet to, ka neviens tos entos pielikumus dzīves gājuma aprakstam burtiski nelasīs cauri. Protams, iepazīsies ar jūsu pieredzi, zinātnisko pieredzi, inovāciju pieredzi, ja, un citu, bet tādā diezgan koncentrētā veidā mēģinam to darīt. Tātad iztiekam dzīves gājuma aprakstos bez pielikumiem. Pievienojam dzīves gājuma aprakstus tikai projekta vadītājiem un galveniem izpildītājiem. Vieta, kur pielikt PDF, ir redzama. Un tālāk par projekta rezultātiem. Ņemot vērā, ka jūs ieraudzīsiet veidlapu, tur ir viss, ko gan var darīt vispār zinātnē, ja? Tā skaitā bija jautājums par publikācijām, un, protams, jūs arī ieraudzīsiet, ka tur ir iespējams arī izvēlēties kaut kādus laukus, varbūt koncentrējamies lūdzu uz to, kas ir jūsu projekta galvenais uzdevums un šīs te programmas galvenais mērķis. Tur ir jāatlasa no visa tā piedāvājuma tas, kas jums ir svarīgs un būtisks. Un tas, kas nav tik svarīgs šim konkursam, tas vienkārši ir tāpēc, ka tā ir tāda platforma, kur nevar visu izdzēst tā. Ja? Tātad galvenais jums šeit ir tie uzsvērtā informācija, ka tie ir tehnoloģija tiesību objekti, ka jums obligāti jāsod tas tehnoloģija gatavības līmenis, ja? Tas ir tās lietas, kas jums ir noteiktas jūsu projektā, un tās tur arī jāatzīmē. Tur, protams, ir iespēja arī pievienot informēto intelektuālā īpašuma tiesības, ja tas arī attiecās uz jūsu projektu, tad informācija, kas atbilst jums, to arī solat un pievienojat. Lūk, attiecībā jau tālāk ejot par budžetu, bija jautājumi. Cik tad man precīzi norādīt budžetus? Eiro norādīt. Ja, tad nopaļojam līdz eiro. Ja, es ceru, ka tas arī bija domāts ar šo jautājumu. Tātad budžets principā ir jāizpilda sekojot šīm te izmaksu pozīcijām. Šīs izmaksu pozīcijas ir visā grāmatvedības sistēmā valstī pilnīgi vienādas, tie ir ekonomiskās klasifikācijas kodi, nekādi brīnumi tur nav, un viņi ir sadalīti tieši tā, kā tas ir grāmatvedības sistēmās. 3000 kodi par atlīdzību, tie ir attiecīgi par amortizācijas izmaksām, bet par amortizācijas izmaksām tiešām ļoti uzmanīgi, jo amortizēt var tikai to, kas ir iegādāts par pašu līdzekļiem, bet ja jūsu institūcija ļoti labi izmantojas ar Eiropas fondus, tad atceramies, ka šeit vairs nedrīkst šīs te iekārtas plānot. Un tālāk, protams, ir pakalpojumi, ir publicitātes izmaksas, tādā veidā arī aizpildat šo te lauku, un šajā gadījumā atceramies, ka tiešās izmaksas ir viena pozīcija un netiešās izmaksas ir cita pozīcija, kas ir līdz 25%. Šajā gadījumā jums ir paredzēts, ka ir 25%, bet ne no visām tiešajām. Ja? Tātad pakalpojumi šeit nav paredzēti. Un kā jūs redzat, ka netiešās izmaksas tiks aprēķinātas automātiski, tā kā vajadzētu būt visam kārtībā. Slodzes šeit ir jānorāda, jūs redzēsiet, tur būs pozīcijas pa gadiem, atcerieties, ka jūsu projekts ir līdz 2 gadi, tātad tur vajadzētu būt aizpildītam vairākiem gadiem, tad cik jūs plānojat 1. gadā, cik 2. gadī, tā kā tas pieprasījums neatbilst kalendārajam gadam, es varbūt izstāstīšu, tad, kā mēs runājam, tad būs jautājumi vispirms čatā un tad klātienē, un tad šis te īstenošanas kolonā gads norādam tās pilna laika ekvivalenta izteiksme cipariņus, kādā noslodzē jūs plānojat darboties. Atlīdzība par jūsu darbu
Viņai būtu jābūt tādam apmēram, kā katrā zinātniskā institūcijā ir iekšēja, vai nu tā ir metodika, vai tas ir kārtība, vai kāds cits iekšējais dokuments, kas nosaka konkrētām pozīcijām atlīdzības apmēru. Ja jūs esat vadošais pētnieks ar tādu un tādu kvalifikāciju, jums iestādē vidēji ir tik liels finansējums mēnesī, alga atlīdzība, tad šādām pozīcijām arī sekojam šeit. Tālāk jūs redzat, ka ir jāizpilda finansējums ne tikai par sevi, bet arī par sadarbības partneri, ja tāds ir plānots. Bija jautājums par samērotību sadarbības partnera un iesniedzēju budžetam. Šeit tādu nosacījumu stingru nav, ka tieši tik ir sadarbības partnerim un tieši tik ir iesniedzējiem. Bet, protams, ka šis finansējums ir atkarīgs no tā, cik daudz no aktivitātēm šis sadarbības partneris īstenos. Ja? Un tam ir jābūt samērīgam ar tām aktivitātēm, ko darīs iesniedzējs un ko darīs sadarbības partneris. Un sadarbības partnerim, protams, ir arī atbilstošas netiešās izmaksas proporcionāli tam, kā viņš plāno dalību projektā. Tā kā šeit aizpildam arī sadarbības partneru budžetu, un, protams, arī kopējā budžeta tabula, kurā atspoguļojas šie kopējie cipari. Tālāk jau nonākam pie projekta apraksta, tā ir B daļa, tā ir pati galvenā saturiskā sadaļa, kas obligāti ir jāizpilda angļu valodā. Un latviešu valoda bija norādīta tam dēļ, kad ir valsts valodas likums, un latviešu valodā var aizpildīt, var neaizpildīt, bet obligāti ir jāizpilda angļu valodā. Un šeit to dzīves gājumu aprakstu un arī to zinātnisko aprakstu saucam joprojām viņi pa zinātnisko aprakstu, tad pievienojam. Ja? Un šeit jūs redzat apjomu. Tas tad nepārsniedz 12 lapas puses. Šeit jūs redzat burtu lielumu, un ko es gribētu no pieredzes pateikt. Mēs daudz esam strādājuši ar ārvalstu ekspertiem. Tas, ka jūs saspiedīsiet tekstu 6 burtiņiem un sabrīvēsiet tā, ka tekstu nevar izlasīt, ārvalstu eksperts vienkārši nelas. Jā. Tas neko nenozīmē. Un mēs atpogāsim jūsu sagatavoto pieteikumu tā, lai ārvalstu eksperts var izlasīt, lai nav burtu viens uz otru, un ja tas pārsniedz 12 lapas puses, tad ārvalstu eksperti var tālākās lapas puses nelasīt. Un šīs princips ir iesaku ļoti ievērot, lai būtu vienlīdzīgi pret visiem kolēģiem, lai informācijas apjoms ir samērīgs. Ja? Un cienam citu. Arī visas diagrammas un tabulas lūdzu saprotam, ka ieskaitās šajos 12 lapas pušu apmērā. Lūk, pievienojam un pievienojam visu, kas šeit ir PDF formātā, pārbaudam, vai ir saglabājies, nospiežam podziņas saglabāts, dzīves gājuma apraksts, C daļa, obligāti angļu valodā, latviešu valodā, ja gribat, pārbaudat, vai jūs esat pievienojuši pareizo cilvēku. Gadās tā, ka divreiz pievieno vienu cilvēku dažādās sadaļās un aizmirst kādu pievienot. Un šeit, diemžēl, ir tā situācija, kad administratīvi, ja nebūs pareizi aizpildīt A, B vai C daļa, projekta pieteikums ir noraidīts. Ja nav kaut kādas tehniskās daļas, tur apliecinājums kaut kā pareizi parakstīts vai kaut kas ar grāmatvedības politiku, tās ir labojamas daļas, to mēs pāris dienu laikā varam palūgt jums precizēt informāciju, bet saturiskās daļas netiks labot. Un tālāk, ko te nozīmē šīs D, E un F daļas, tātad pētniecības organizācijas status. Lielākajai daļai no jums jau viss ir pārbaudīts un ir atbilstoši. Nelasīšu vēlreiz visu to, kas šeit ir rakstīts. Par finanšu apgrozījumu pārskatu gribu pievērst uzmanību. Šeit ir 21. 23. vai arī 22. 24. gads. Droši vien tagad jau visām zinātniskām institūcijām ir finanšu apgrozījumu pārskatam pa 22. 24. gadu jābūt,
lai būtu jaunākie dati, varat pievienot. Ja jums uz fundamentāli iepriekšējo pētījumu programmu bija vecā informācija par 21. 23. gadu, varat nomainīt uz 22. 24. lai ir pati jaunākā informācija, jo konkurss noteikti vēl turpināsies. Es ceru, ka budžetu nenogriezīs tik ļoti daudz, un konkurss turpināsies iestādēm kā tādām, un tāpat būs jāpievieno jaunākā informācija. Šeit tikai ieliekam atbilstošajā sailē, saglabājam un virzamies uz priekšu. Un tālāk, kad visas sadaļas ir pievienotas, visu joprojām saskaņojam, un vajadzētu būt, ka sistēma nosūta paziņojumu vadītājam. Un šī ir tā vieta, ja vadītājs pēkšņi nav pievienots, tad ir atklāsmes brīdis, ka vadītāji nenonāk e-pasts, kaut kas ir noticis, kāpēc vadītājiem nav atnācis, cilvēkam liekas, ka viņš taču visus attaisīs nosūtīs, nepasako līdzi un beigās projekts nav iesniegts. Tātad sekojam līdzi, ka vadītājiem ir jābūt sastīmēm, vadītājs vēlreiz visu pārbauda, vai viss ir, un tālāk jau iesniedz automātiski informāciju programmas projekta un zinātniskas institūcijas parakstiesīgai personai. Ir gadījumi, ka vasarā ir atvaļinājumi, parakstiesīgā persona ir citi, tad tas, kas jums ir iestādes rīkojumā, tā persona, kas jums paraksta uz parakstiesīgās personas atvaļinājuma brīdi, tad tā arī paraksta un iesniedzam. Vajadzētu visam būt labi, visiem lodziņiem zaļiem, visiem paziņojumiem zaļiem. Ja? Ar to tad arī beidzam iesniegšanu. Tālāk jau sākas vērtēšanas darbs, un vērtēšanas darbs vispirms sākas ar administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Es nepārlasīšu visus, jūs redzat, ka tie ir tādi it kā tehniski, bet tomēr tas ir pirmais slieksnis, un gribu vēl pievērst uzmanību, aizskrēju pat ātri, gribu pievērst uzmanību, ka obligāti vismaz viens no rezultātiem ir TRL līmenis +1. Viņam ir jābūt atfiksētam, ja? Nevis jums tur kaut kādā tekstā kaut kur solījām, kaut kur nesolījām, bet obligāti viņam ir jābūt šo te, un tas ir tie visi kritēriji izslēdzoši, ja? Protams, ka tie parastie jūs jau pasakojat līdzi, ielikāt saglabāt, bet šo lūdzu, paskatieties, lai nav muļķību dēļ jānoraida pieteikums. Tālāk, kā notika zinātniskā vērtēšana. Tātad vispirms mēs beidzam administratīvo vērtēšanu, un tie, kuri jau ir kvalificējušies, tātad es ceru, ka visi no jums tālāk tiks organizēta zinātniskā vērtēšana, un zinātniskajā vērtēšanā Latvijas zinātnes padome tradicionāli, kā visiem citiem projektiem, fundamentāliem lietišķiem, atlasa 2 ārvalstu ekspertus. Šoreiz mēs atlasīsim tādus ekspertus vairāk, kas ir, kā es stāstīju, vairāk, kuriem ir pieredze ar inovāciju, pieredze ar komercializāciju, un šie eksperti būs vismaz tāda kvalifikācijas līmeņa kā projekta vadītājs. Tātad līdzinieki tiek meklēti. Un katrs no šiem 2 ekspertiem vispirms vērtējumu veids individuāli, tad tam ekspertam, kuru mēs esam aicinājuši būt par konsolidētāju, tad viņš konsolidē abu ekspertu viedokļus, sazinoties ar to ekspertu, kurš ir bijis tikai individuālais eksperts, un saziņā, konsolidācijā, kopvērtējumā top šis galējais vērtējums. Latvijas zinātnes padome pārbauda, vai tas vērtējums ir atbilstošs tiem kritērijiem, ko jūs redzat arī vērtēšanas metodikā. Konkrēts piemērs, dažkārt gadās tā, ka eksperts norāda, ka viss ir labi, un ieliek trīnieciņu, ja? Un tad īsti nevar saprast, kāpēc man ir trīnieciņš, vai viss ir ļoti labi, ja? Vai otrādi, ja? Viss ir slikti, bet tas vērtējums tomēr ir salīdzinoši labs, tā kā mēs skatāmies, lai teksts atbilst apmēram tam punktu skaitam, kas ir norādīts vērtējuma rezultātā. Un vērtēšanas tabulu mēs iesniegsim, sarindosim bilstošā secībā un iesniedzam programmas un konkursa organizētājiem tālākām darbībām.
Šeit es gribētu pievērst uzmanību, ka vērtēšanā ir 3 pamata kritēriju kopas. Un šīs kritēriju kopas vispirms saistās ar zinātnisko kvalitāti. Jā, tomēr ar zinātnisko kvalitāti arī. Jo šie, skaitās ar zinātni saistīti projekti un, tomēr tie TRL līmeņi nav tik augsti, lai viņus varētu saistīt ar citiem projektu veidiem. Tātad atceramies mērķis, uzdevums, hipotēzi skaidri, precīzi, uzsveram, varbūt atsevišķus vārdus iebaldējiet, lai ir redzams tās lietas. Tad metodoloģija, pamatojums, ja, un punktu skaits ir vismaz 3 punkti šajā kritērijā, lai jūs kvalificētos finansējumu saņemšanai. Tālākais ir rezultātu ietekme. Šeit jums ir uz maksimumu jāizpaužās, es tā teiktu, jo, lai gan kvalitātes slieksnis ir 3 punkti, es rādīšu tālāk, cik liela nozīme būs šim te kritērijam. Un tālāk jau ir īstenošanas iespēja nodrošinājums labāk. Jūsu plānotās aktivitātes ir diagrammas veidā, Ganta diagrammas veidā vai kādu citu, lai būtu pēc iespējas uzskatāmāk. Jo jūs dosiet vienā veidā, vienā laidā tekstu, neviens viņu nevarēs izsekot, nevarēs saprast, kura aktivitāte sāks ātrāk, kura vēlāk, un eksperts nedos labu vērtējumu. Tālāk tad par vērtēšanu. Kāpēc es teicu, ka jāizpaužas pie ietekmes kritēriju uz maksimālo? Tāpēc, ka tam ir vislielākais svars, ja 50%. Lai gan minimālais slieksnis ir katrā no kritērijiem 3 punkti, tas ir jūsu ieejas starts, ja? Un kopā 9 jābūt, bet ja ir konkurence, un šāda konkurence ir, kā mēs redzējām, un pēc no iepriekšējās prezentācijas, tad 50% ietekme ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Un šeit ir tāds vispārīgs apkopojums par to, cik jūs tālu esat tikuši un kas par ko ir atbildīgs. Tātad mēs virzāmies uz ekrāna labo pusi un pēc iespējas tad uz leju, un jo ātrāk tiksim uz leju, jo labāk. Tātad tāds pārskats, vienkārši tāds pārskats, cik tālu jau esam tikuši un kas ir vēl atlicis. Un pats pēdējais slaids arī bija jautājumi par to, cik ilgā laikā mēs centīsimies uz 19. septembri nodot sarakstu, dilstošā secībā ar visiem vērtējumiem. Un mēs ierakstījām jums tikai 10 dienas, ja? Tā kā 5 + 5. Bet, tas ir tas, ko tiešām mēs apņemamies darīt, un tas ir tas, kā mēs centīsimies iet uz priekšu, ja kādas novirzes būs, bet katrā ziņā es tiešām ceru, ka mēs kopīgi ar organizatoriem nonāksim līdz tādam brīdim, ka lēmumi līdz septembra beigām visiem būs nosūtīti un arī visiem rezultāti zināmi. Tas no manas puses viss. Es saprotu, ka noteikti ir arī jautājumi. Varbūt, kad es vispirms tos, kas bija iepriekš uzrakstīti, uz kuriem es neatbildēju. Bija slaidā, jā, par to G daļu, jā? Vai par... Tas nebija slaidā. Labi, tā par budžetu es ceru, ka es atbildēju. Vai budžeta sadaļām ir kādi apjoma ierobežojumi? Protams, ka jūs budžetu veidojat tā, kā jums tas ir vajadzīgs. Tādu apjomu ierobežojumu nav, kad tādā un tādā kvalifikācijas kodā jums ir obligāti tik procentiem jābūt un tādā tik. Protams, ierobežojums ir uz netiešajām izmaksām. Tātad, kādi dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz, ja plānota sadarbība ar citu institūciju Latvijā? Tātad es teicu, ka tam ir jāatspoguļos pilnīgi noteikti gan A daļā, ka jums būs partneris, gan arī pie budžeta, gan arī saturiskajā daļā B, ko konkrēti šis sadarbības partneris darīs, kāpēc jūs viņu ņemat, kāds ir mērķis viņa esībai projektā, ja? Gan pie kvalitātes daļas, tad kāda ir tā kvalitāte, ko šis sadarbības partneris pienesīs jūsu projektam konkrēti,
gan ietekmes sadaļā, kā viņš palīdzēs jums nu, šo te ietekmi izplatīt, nu, gan institūcijas, gan valsts, gan varbūt starptautiskā mērogā, kādā jūs to ietekmi plānojat. Nu, un, protams, kādas aktivitātes viņš darīs, kur viņš piedalīsies, kur viņš būs līderis, ja? Tā kā tam visam ir jābūt. Ārvalstu zinātniskās institūcijas, diemžēl, nav partneri, ja? To es arī atbildēju. Tā, vai ir iespējams un kādi dokumenti ir jāsagatavo, ja projekta ietvaros ir plānota sadarbība ar institūcijām Francijā, Omānā, Ruandā, tātad atbildēja. Kāds ir prasības biznesa attīstītāja izglītībā? Vai un kādā statusā viņi tiek pieņemti darbā institūcijā? Nu, šis laikam īsti nav mums jautājums, manuprāt, nolikumā arī tādas speciālas prasības nebija. Nu, tie ir tie speciālisti, kas ir. Tie ir speciālisti vai, tātad, ja jūs viņu pieņemat darbā kā speciālistu, tad jums ir jūsu institūcijā kaut kāda darba samaksas politika un kaut kādas līkumas. Varētu gadīties, ka šis speciālists, kuram būs maģistra grāds, nekvalificēsies uz tādu samaksu, par kādu jūs viņu varat nolikt. Tad jums ir alternatīvā iespēja, jūs pērkat šo viņu pakalpojumu ārpakalpojumu. Un tad jums attiecīgi vairs nav šo te ierobežojumu, kas nāk no šīs te darba samaksas politikas. Jā, nu, protams, iepirkuma likums tad jāpiemēr. Protams, jā. Tad vēl, es redzēju, tātad G daļa. Vēršamies ar precizējošu jautājumu par projektu pieteikumu G daļu. Kādā apjomā mums šī daļa ir jāaizpilda? Vai ir jāaizpilda par visām projektu darbībām kopumā vai tikai par atsevišķām aktivitātēm, piemēram, publikācijām, sadarbību, informācijas pasākumiem un tā tālāk? Tātad G daļa ir domāta vairāk vai mazāk par tām darbībām, respektīvi jums ir nesaimniecisks projekts. Tātad viņam nav saimnieciska rakstura. Jūs negūstat peļņu šī brīdī ar šo projektu. Ja? Un ja jūs projekta rezultātā, un būtu labi, ja šī projekta rezultātā arī to kaut kas nākotnē komercializējams, tad, protams, iestājās zinātniskai institūcijai iekšējie noteikumi, arī valsts tagad, manuprāt, tā es vēl tikai noteikums par komercializāciju. Tur vēl nav pabeigti, un tur ļoti daudz iebildumu tam pirmvariantam. Bet katrā ziņā sekojam līdzi tai komercializācijas praksei, kāda ir attiecīgā zinātniskā institūcijā, un attiecīgi saprotam, ka šeit norādam tās pamata darbības, arī to, kā jūs publiskosiet, jo tātad nesaimnieciskā darbība ir tā, ka rezultāti ir jāpublisko, arī patents ir publikācija, to arī saprotam, ka arī patents ir publikācija, un, protams, ir informācijas semināri, ir varbūt sadarbība ar attiecīgo tautsēmniecības nozari, varbūt jūs piedalīsieties kādā darba grupā vai seminārā attiecīgajā nozares asociācijā, vai kaut kur citur prezentēsiet savus projekta rezultātus, un tā viss ir publicitāte. Ja? Tas viss tad arī var tikt atspoguļots. Un, tur, protams, ir mērījumība, kurā jūs norādat, tur, nezinu, semināru vai sniegto prezentāciju skaits vai kā. Un, protams, ir arī konferences. Ir zinātniskas konferences un ir dažāda cita veida konferences, kuras vairāk ir jau ar pielietojumiem, un šādās arī starptautiskās darba grupās konferencēs varat piedalīties un savus rezultātus publiskot. Un tas arī pilnīgi noteikti ir atbilstoši. Es ceru, ka es atbildēju uz iepriekš iesniegtiem jautājumiem, un tagad mums seko jautājumi čatā. Jā, varbūt, ka sākam ar čatu, un tad pārējiem. Sākam ar čatu. Ārēna kungs jau tur bija, tātad Anna Gromova ir kā Latvijas uzņēmumu.
nevar būt sadarbības partneris, tā kā šis ir inovācija projekts. Jā, sadarbības partneris ir tikai zinātniskas institūcijas. Jā, tieši tā. Otrs jautājums no Andris par maksimālu viens plē vai ir arī minimālais plē? Nē, nav minimālais plē, bet šeit es aicinu tomēr padomāt, jo, ārvalstu eksperti, es katru reizi atcaucos uz ārvalstu ekspertu pieredzi, ja jūs norādīsiet 0, piedodiet, strunts, kaut kādu iesaisti, un viņam būs jādara tam cilvēkam darbības tādas un šādas, tas ir nesamērīgi. Ja? Plānojam tiešām cilvēku iesaisti zinātniskajā grupā samērīgi ar darāmajiem darbiem. Un es nezinu, vai tas jums katram jāvērtē, vai cilvēku tikai dēļ viņa CV ir jēga pievienot, ja viņš neko nepienes projektam. Tas ir jūsu ieskatā, bet ticat man, vērtējot to ļoti viegli var redzēt. Ja? Un vēl pie vērtēšanas gribēju piebilst. Es zinu, ka jūs visi domājat, ka jūs ļoti labi mākat ietekmi aprakstīt, ka jūs esat tik zinoši, un mums ir pieredze, ka mēs Latvijas Zinātnes padomā organizējām mācības, un visu zinu, un priekš kam klausīties. Un atkal ir starptautiskais konkurss, un ārvalstu eksperti norāda. Ietekmi nemākat aprakstīt. Tā kā domāju, ja? Tā, kas mums ir CV? Jā, par CV un pieņemtumu jautājums. Par diplomu kopiju. Ar to diplomu kopiju tā, ka ņemot vērā, ka prasība ir, kad ir zinātnieks, protams, ka diplomu kopija uzreiz apliecina to, ka jūs esat zinātnieks. Tāpēc mēs tiešām būtu gandarīti un pateicīgi, ja jūs pievienot ar dzīves gājumu aprakstam diplomu kopiju, tad vairs nevienam nav jautājumu. Ja? Tas nav tik sarežģīti pievienojumi, nevienam vairs nav jautājumu, viņš ir zinātnīgs, ir kvalifikācija, nav, ne ārzemniekam, nevienam uzreiz nav jautājumu, nekas nav paralēli jāmeklē. B-daļa, ja? Vai B-daļas vērtēšanā tiks svara koeficienti? Tas, lai ir par tām ietekmi, Ondrejkungs, ietekme, zinātniskā izturība ietekme un īstenošanas ietekmes, ja? Tātad, par to bija jautājums. Par to bija jautājums, un par to bija arī slaids. Tātad vēlreiz pašķirsiet atpakaļ. Zinātniskā vērtēšanā bija 30% no ietekmes. Ietekmes sadaļai bija 50% svars, un īstenošanas sadaļai 20% svars, ja? Tur bija, es rādīju tāds slaids, bija pašķirsiet atpakaļ, redzēsiet, tāds tad arī būs tas ietekmes koeficients. Nē, nav ar vienādu ietekmi, jā. Tātad es atbildēju, ceru. Vai un kā ir iespējams atmaksāt atlīdzību ārējiem industrijas ekspertam? Par šo mēs kā runājam, divi varianti. Viens variants ir pieņemt darbā, otrs variants ir pirkt kā ārpakalpojumu. Jā, šeit es varbūt gribētu pieminēt, ja jums tam cilvēkam ir pastāvīga noslodze un pastāvīgi uzdevumi, ko viņš darīs ar diezgan lielu to svaru, ko viņš darīs konkrētajā aktivitātei, tad droši vien, ka labāks ir variants tam pastāvīgam. Ja ir kaut kāds mērķēta darbība, kura sākas un beidzas, piemēram, tur 3 mēneši vai kaut kas, protams, kad ir labāk padomāt par pakalpojumu. Ja? Tur ir jāstāsta, vai tas ir tik regulāri un visi projekta cikla garumā, vai tas ir kaut kāds atsevišķas darbības, atsevišķas lietas, ko jūs gribat ar šo industriālo ekspertu pārunāt, vai kāpēc jūs viņu gribat iesaistīt. Par B-daļas apjomu skaidrs, vai vērtēšanas koeficientiem ņems vērā iepriekšējo kārtu rezultātus. Ja es pareizi saprotu jautājumu, tad tas, kā es teicu pirmajā ziņojumā, tātad mēs sumējam pirmo vērtēšanas kārtu ar otro vērtēšanas kārtu. Pirmajā vērtēšanas kārtā jums ir punktu summa, kas katram ir zināma, un mēs skaitām klāt otrās vērtēšanas kārtas sumāru rezultātu. Vai tas ir skaidrs, tagad saprotams, pareizi atbildēts? Nezinu. Un tā, tas mums ir. Kā veidosies punktu summa ar svara koeficientiem un kāds svara koeficients būs pirmai kārtē? Pirmai, otrai kārtē mēs veidojam vienkāršu summu. Es vēl varbūt gribētu papildināt, ka tā mazliet varbūt sarežģītāk. Otrā, tad pirmā kārtā jūs beidzāt ar konkrēto punktu skaitu. Tas jums paliek jūsu bāze.
Tieši tā. Otrā kārtā jums ir nākamie punkti, kuriem tiek piemērot koeficienti pēc tās formulijas, kā mēs rādām. Mēs konkursu organizētājiem iesniegsim sārakstu, kurā būs redzami punkti, koeficienti, vērtējumi. Šo te arī jūs ņemat, pēc tam tiks ņemts vērā, un tad tas viss kopā summēts. Tātad būs ietekme gan tam koeficientam, gan arī pirmās kārtas rezultātiem. Jūs prasat piemēru, pasakiet vienkārši piemēru, ja es dabūnu 5 punktus visos trijos, tad cik man ir punkti? Tātad, ja jūs dabūnat katrā, tad kvalitātes kritērijā 5 punkti pareizinām ar 30%. Ietekmes kritērijā 5 punkti pareizinām ar 50%. Īstenošanas kritērijā 5 punkti pareizinām ar 20%, dabūnam koeficientu summu. Un, lai būtu visiem viss skaidrs, Excelītī, kad mēs dosim rezultātus, šie visa matemātika būs redzama un atspoguļama. Cik bija punkti, cik koeficients un kāds ir rezultāts, tā kā tas viss būs izsakojums. Un tas vērtējums tad no iepriekšējās kārtas tika piešķirts. Mēs ceram, ka jūs pastāstījāt. Tā. Ja maksimālajie punkti otrajā kārtā ir 5, kurus mēs summēsim klāt, vai 15, kurus mēs summēsim klāt. Jo, ja pareizinām koeficientu, tad maksimālais punktu skaits ir 5. 5 reiz 0,2, 5 reiz 0,3 un 5 reiz 0,5 ir, un saskaitot visus kopā ir 5 punkti. Tad tagad ir jautājums, vai par otro kārtu mēs kopumā saņemsim 5 punktus maksimālos, vai 15 punktus. Tas būtiski maina, vai vispār jēga rakstīt otrās kārtas pieteikumu tiem, kuriem ir 11 punkti pirmajā kārtā. Tas ir ļoti būtiski maina. Nē, es teiktu, ka nē. Šī ir ļoti nepareizi izpratne manā ieskatā, jo jūs redzējāt, ka projekta pieteikums jāgatavo otrai kārtai, jo ar tikai pirmās kārtas rezultātiem jūs vispār nekvalificēsieties. Ja jūs otrajā kārtā neiegūsiet katrā kritērijā vismaz 3 punktus, jūs atkal nekvalificēsieties. Tātad jums otrās kārtas pieteikums jāraksta un jāraksta kvalitāti. Ja? Tur otrādāk bija domāts. Tiem, kuriem ir 11 punkti, ja maksimālais otrajā kārtā ir 5 saņemamais, tad principā nav jēgas rakstīt, jo ir skaidrs, ka tāpat nedabūs to projektu. Tur ir tas nocījums, jo ja otrajā kārtā maksimālais punktu skaits ir 5. Jautājums ir par maksimālo punktu summu, ko var saņemt otrajā kārtā. Jā, maksimālo. Ar koeficientu. Ja tas būs 5 vai tas būs 15, tas ir jautājums. Nu, pēc pārēķina sanāk 5, bet katrā ziņā sākotnēji 5. Bet kāds ir tas maks? 5. Un summēsies, tad 20 maksimums. 5, ir 5 klāt, 17 nekad nesanāks. Jā. Jau startās arī. Jā. Nav ko konkurēt. Jā, ko mēs 9 punkti kopā saskaitot. Nu, es saprotu, ka Mēs par pirmo otro kārtu. Ja saskaitu, kas nav jūsu jautājums. Ir Pugavičs kunga jautājums. Pārējo jautājums, vai tie būs, jo vienmēr ar 5 varam aprēķināt no koeficientu pareizināt 3 un dabūt atkal. Nu, to, tā kā tas vienmēr ir izrāms, tikai jautājums. Pēc nolīguma ir rakstīts, ka mēs summējam pirmā un otrā kārtā saņemtos punktus. Tas ir skaidrs, bet tātad vai nolikumā ir pateikts, otrās kārtas punkti maksimāli saņemamie ir 15 vai maksimāli saņemamie ir 5. Tas ir jautājums, kas ir nolikumā rakstīts. Tas nolikumā nav rakstīts, tas nozīmē, ka mēs skaitām to, kas mums ir katrā kritērijā saņemtie punkti. Tāda 15. Bet tad par koeficients nevēlas. Jautājums kāds ir minimums vispār, kopā saskaitot pirmo kārtu minimums, lai jums par dabūtu projektu? Ir kaut kāda minimuma? Nē, tāda nav. Ir katrā kārtā bija kvalifikācijas slieksnis bija katrā kārtā. Jā, tas skatās, kur vairāk iegūšu. Un tad pēc tam mums vienkārši ir rangs punktu skaits secībā. Tas arī ir viss. Tā kā to ir grūti pateikt, kāds tas šobrīd būs. Jā, rekurši. Jā. Un šis ir 5, jā. Jā, tas varēs labās ir 5.
Nē, nu, galā šo izreikināt, vienmēr pareizināt ar 3 un dabūs. Bet tur Ar ir saldu. No puses pašmums tiek, tur sanāk tie, ja paskatās vecās formulas, tad tur sanāk tie punkti, nevis 5, bet... Jā, 5 ir tādi, jā, ok. Tā vienkārši nomusinājums, jo man formulā parasti ir, ja? Jā, Es no kādas starp punktēs. Šeit nav skaidrs. jā, šeit ir tad. Jā, ar šī ir 15. Tā kā es domāju, ka tas ir diezgan līdzsvarā. Jā. Jā. Nu, laikam ar čatu mēs arī esam tikuši galā, ja? Neviena nav. Tas jautājums, tas ir auditorijai. Bija laikam, man liekas, ka tur bija pat pirmais jautājums. Bija pirmais jautājums. Vai pārliecināties, ka projekts vadītājs iesīt? Jā, nu, ka viņš var ielogoties, nu kā, nu, ka viņš ielogojās, ka viņam viss ies, jā. Gādīgi, tad ir viens gads, tas pirmais izdomāts Es saprotu, jo tur ir, es momentā tagad nezinu, Anita, kā ir ar veiklu, cik mums tur gadu ir viens? Nu, viens, tas ir viens projekta gads. Viens projekta gads. Nē, vienkārši es prezentācijā teicāt 2 gadi, un tu pirmais... Divi gadi, 24 mēneši. Mums ir 12 Ar 12 mēneši. Mums ir 12 mēneši. Nu jā, es sasolīju, ka daudz. Mums ir 12 mēneši projekts. Laimīgi būs, jā. Nē, mums ir 12 Jā. mēneši projekts. Jā. Pirmais, tas ir domāts pusgads pats, mums ir jādara. Pirmā projektams vidusposms ir pusgads. Ir pusgads. Jā. Teorētiski, bet man liekas, ka nebija neviena tāda projekta, kas būtu zem 6 mēnešiem, jo mums bija paredzēti arī īsie projekti, bet neviens uz tādiem nepretendēja pagaidām. Okay. Man nostāpēs ir tomēr to iepirkumu, jo tas biznesa konsultants gluži nebija tā, ka bija baigi lielā izdevums. Principā, pirmiem kārtā teica, tas ir ļoti obligāts nosacījums, lai viņš būtu. Nu, biznesa konsultants tur ir vajadzīgs, jo mēs virzamies uz šo te komercializāciju, līdz ar to šī biznesa... Kā to iepirkt? Nu, tas ir jākonsultējās ar institūcijas iekšēnē, tātad ir 2 lietas. Pirmā lieta ir, cik ilgi šis biznesa konsultants ir vajadzīgs un cik ir liela tā summa. Un tad jums ir jākonsultējas ar iepirkuma daļu, kas pateiks, kā jūs pie tā biznesa konsultanta varat tikt. Šeit vēlētos arī pakomentēt, ka sākotnēji mēs tiešām runājam, tas tika vērtēts, ka komandā trūks kaut kādas kompetences, un tas ir, piemēram, biznesa cilvēks, un mēs runājam tiekam komandā. Šajā gadījumā, ja mēs nesādām darba līgumu, biznesa cilvēkiem ir ļoti rēti, ka mēs varam piemērot ekskluzivitāti. Līdz ar to, ņemot vērā tās summas, kuras mēs esam atzinājuši jau šodien, šis ir atklāts konkurss. Un tas pilnīgi absolūti, tā nav cena aptāve, tā arī nav ekskluzivitāte, kā saruna procedūra vairāk. Un mums ir tikai 12 mēnešu projekti, ar to mēs vispār no mūsu puses neizskatām variantu, ka mēs varētu kalpojumu, mēs jūs ņemam darbā, un te ir nākošais jautājums, vai mēs drīkstam viņus pieņemt darbā kā ekspertu. Ne kā pētniekus, ne kā... Jūs viņus nevarat pieņemt darbā kā pētniekus, tāpēc, ka neatbilst akadēmiskā kvalitāte. Mēs drīkstam atbilstoši ministru kabinetu noteikumiem. Tieši tā. Eksperti pilnīgi labi der. Tiešām eksperti un speciālisti. Un eksperti. Nu, speciālisti, bet kā eksperti amatā, mēs arī nepieņemam. Tad mēs neizmantojam attiecīgi tās likmes, kas ir pēc NPA noteikumiem. Eksperti jums viņi būs tādēļ, lai jūs tiktu galā ar darba samaksas politikām. Jā. Aigar? Man bija par diplomu ievedumiem, ja metodika var norādīt, ka zinātniekiem diploms ir jāpieņem obligāti. Jautājums bija par speciālistiem. Vai speciālisti sagaidāms, ka būs maģistra diploms vai nē, īpaši ir galvenais. Nu, tikko kā ir galvenais izpildītājs, tā jāpievieno ir gan dzīves gājuma apraksts, nu, gan arī attiecīgais diploms. Tā to vismaz maģistra grāds. Jā.
Nu, es saprotu, ka vairāk mums jautājumu pašreiz nav, varbūt vēl daži, kamēr mēs slēgsim ārā prezentācijas radīsies. Vēlreiz tātad paldies visiem par dalību gan šaipus, gan viņpus ekrāniem. Gribēju piebilst vēlreiz, ka prezentācija būs pieejama gan Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā, gan arī Organiskās sintēzes un Biofota mājaslapā. Tad, ja ir kādi jautājumi, tad lūdzam Latvijas Zinātnes padomē ir kontaktu telefons, tātad ir tāds, arī jūs zinat, kad varat rakstīt mums gan uz mūsu Anitas Gipteres e-pastu, gan uz manu e-pastu. Mēs ļoti raiti centīsimies risināt visus jūsu jautājumus, vienalga, ar ko viņi būs saistīti. Pēdējo reizi atgādinu, ka informācijas sistēmā vajadzētu sākt strādāt laikus. Un, jā, vēl ir rociņa. Un es ceru uz ļoti pozitīvu rezultātu visiem. Un pēdējā rociņa, jā? Jā, es ļoti atvainojos, tad es gribu pārliecināties, vai tiešām jūs gribat, lai komercializācijas cilvēkus mēs obligāti norādām kā galveno izpildītāju, vai es nepareizi sapratu? Vai tas nav obligāti? Nē, mēs neko negribam, tas ir projekts. Jo speciālisti ievadīt nevar sistēmā vispār, tur ir tikai galvenais izpildītājs un izpildītājs. Tas nozīmē, ka mēs viņus liekam pie izpildītājiem, kādu CV neliekam. Vēlreiz, galvenais izpildītājs var būt gan zinātnieks, gan speciālists. Projektā viņam ir loma galvenais izpildītājs. Viņš var būt arī izpildītājs, un tad neviens neskatā, vai kāda specializācija šim cilvēkam ir, vai viņam ir vai nav maģistra grāds. Tātad ir 3 kategorijas zinātniskā grupā. Projekta vadītājs, kurš ir zinātnieks. Projekta galvenais izpildītājs, kurš ir zinātnieks vai speciālists, projekta izpildītājs, kurš ir izpildītājs. Nav noteiktas prasības šim cilvēkam. Dzīves apraksts izpildītājiem nav jāpievienā. Jūsu kompetence ir izvēlēties, kas projektā ir svarīgi. Paldies liels par atbildēt mūsu izvēli. Ja? Paldies, Marina. Nu. Man ir viens jautājums saistībā ar publikācijām. Es zinu, ka jau pirms tam bija diskutēts, bet ja es norādu kā rezultātu publikācijas, tad tas netiek skatīts tā kopumā, ja vairāk no komercializācijas un tehnoloģijas, bet vai tas neiet kā negatīvi, ja šis projekts vairāk ir uz tādu tehnoloģijas attīstību, jo tērēt naudu par to, ka es taisīšu publikācijas, jo mums no institūta publikācijas tomēr ir būtisks. Nu, tas ir jautājums, kā jūs pamatojat šīs publikācijas ierakstīšanu sasniedzamajos rezultātos. Ja jūs to varat ierakstīt kā kaut ko tādu, kas uzlabo jūsu rezultāta redzamību, var būt. Bet šajā gadījumā man ir grūti iedomāties, ka tam būtu kāda praktiska nozīme. Bet, jā. Ja pēc sistēma jau strādā, var pakāpeniski aizpildīt? Jā. Un tad jautājums, kādu informāciju mēs varam mainīt un kuru nevaram pēc tam, kad mēs spiežam saglabāt? Jā. Tātad paldies par jautājumu. NISDA sistēma pašreiz ir atvērta pieteikumu iesniegšanai. Tur vēl laikam ir vajadzīgas nelielas tehniskas modifikācijas, ko mēs tuvākajās dienās veiksim. Bet tas nekādā ziņā nesaistās ar jūsu pieteikumu sagatavošanu un sniegšanu iekšā, kas attiecās uz izmaiņām. Gribu pievērst jūsu uzmanību tai A sadaļai. Atcerieties, vispārējā informācija, projekta nosaukums latviski, angliski, projekta vadītājs, kontaktpersona, kopsavilkums, atslēgas vārdi. Tad, kad jūs saglabāsiet, jūs šo informāciju vairs mainīt nevarēsiet. Un tā ir sistēmas specifika, un lūdzam atcerēties, jo dažkārt ir tāda vēlme kopsavilkumu aizpildīt pašās beigās, sākumā iesitam kādu simbolu, saglabājam, ejam tālāk, pēc tam gribam atgriezties un simbols stāv. Ja? Un ko nu tagad darīt? Tagad ir jāzvan LZP, jo neko vairs nevar izmainīt sistēmā. Pārējās visas sadaļas jūs varat mainīt un saglabāt tekošajā darba kārtībā. Un izmainīt vairs nevar neko pēc tam, kad projekts ir iesniegts.
bija. Jā. Man tāds jautājums. Tad mēs pirmās etapā rakstījām aktivitāšu plānu, budžetu un pārējo. Tam visam jāsakrīt arī otrajā daļā. Tas var nesakrist uz centu vai uz eiro. Bet, ja jums bija plānotas aktivitātes patentēšanai, tad... Ja tur bija vairākas aktivitātes saistītas ar tirgus izpēti un tā tālāk. Tad jūs šīs aktivitātes veiksiet kaut kādā veidā. Tad jūs jau veiksiet šīs aktivitātes. Vai mēs varam to aprakstīt kā zinātnisko kaut kādu? Bet budžets jau jums veidos, jo saruna bija par budžeta sakritību un darba plānu. Jā, budžetā, protams, tas atspoguļosies, bet kas nebūs atspoguļots varbūt B sadaļā dzīvi. B sadaļā pat nē, no budžeta. Tātad, ja mēs runājam par cipariem, varbūt mums ir diskusijas savā starpā, bet ja mēs runājam par cipariem, jūs esat plānojuši pirmajā kārtā veikt tādas aktivitātes. Jūs esat izvēlēti tāpēc, ka jūs šādas aktivitātes veiksiet. Jūs varbūt varat pārskatīt budžetu drusciņu vienam, varbūt vairāk drusciņu, varbūt mazāk ir bijusi kaut kāda jauna informācija, kur jūs modificējat to sākotnējo summu, bet jūs viņu neizslēdzat, ja? Saprotiet, ka, ja tā aktivitāte bija plānota, viņa ir nepieciešama, un jūs vinējāt pirmokārt, tāpēc, ka viņa jums ir, daļēji tāpēc, ka viņa jums ir, jūs viņu turpināsiet, un ja tur mazliet tas finansējums nosvārstās, tam nav tik liela nozīme. A daļā, jūs, tad, kad ir tā budžeta sadaļa, ko es rādīju, ja, tur jau viss ir diezgan apkopotā veidā, tur nav par katru tehnoloģiju vai par katru tirgus izpēti atsevišķi tāme jāuzraksta. Tur ir tā kopējā līnija jāuzraksta. Un ja jums arī projekta īstenošanas laikā nosvārstās, ja, tas ir reālā dzīve. Jā, bet pēc būtības visam ir jābūt. Ja. Bet veistījums ir skaidrs, ja jūs teicāt, ka jūs veiksiet komercializācijas aktivitātes, braucot uz izstādēm, vēl nezinu, ko darot, kas no jums bija plānots, tad tam ir jābūt aprakstītam. Kur jūs to ieliekat? Vai jūs to ieliekat ieteikums sadaļā, kad jūs rakstat par to, kā jūs rādīsiet savu projektu ieteikumu, vai jūs to ieliekat zinātniskās izcīnības, tā ir jūsu daļa un jūsu kompetence, bet jūs nevarat izmest ārā aktivitāti, kas bija pirmajā vērtēšanas kārtā ielikt. To nedrīkst darīt, jo tad jūs mainat projektus. Jā, es saprotu, tas, ko mēs taisījām, tās aktivitātes, drīzāk viņām tāpat ir jāparādās pie īstenošanas. Mēs viņus varam salikt, teiksim, divas tās aktivitātes vienā darba pakā vai kaut kā, bet viņam visam ir jāparādās. Ganti čārts vai kaut kas tāds, kur šīs aktivitātes parādās. Tad viņām tur ir nevar. Bet budžetu mēs nevaram pārnest viens pēc viens tā, kā mums bija pirmajā, tāpēc, ka nav tāda budžeta sadaļa, kāda bija pirmajā kārtā, tādu sadaļu nav otrajā. Jā, bet summāri jau vienalga, kas tur sanāks kopā. Jo, ja bija paredzēts, nezinu, tirgus izpētē bija paredzēta 10 eiro, un šo tirgus izpēti jūs uzticēsiet veikt kaut kādam cilvēkam, ko jūs pieņemat darbā kā eksperti, tad viņa darba alga veidos šos 10 eiro. Bet šim procesam ir jābūt. Varbūt pie īstenošanas vai pie ietekmes daļas, cik es zinu, ekspertiem ļoti patīk, kad informācija norāda diezgan precīzi. Ja jūs jau zinat konkrēti, kādas tirgus izpētes vai kādas aktivitātes jūs veiksiet, ir labi norādīt. Jo vispārīgāk informācija, jo zemāks vērtējums, jo ekspertiem nepatīk tādi bla 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 teksti. Ja? Viņi saka, informācija ir, bet no tās mēs īsti neko nesapratām, ko jūs tad darīsiet. Ja? Tā kā ir labi, ja jūs zinat, un tas ir labi arī, ka arī Ganta čārtā tur jau visas tās veicamās aktivitātes un deliverabļi, visi milestoņi, visi jau ir smuki redzams un to visu var sakārtot. Ir kādi formāli vai neformāli ierobežojumi par pakalpojumiem? Pakalpojumiem? Iepirkuma likums ir tas, kas jums ir jāveic šie ārpakalpojumi. Projektā? Nē.
Nav. Nu, tur, protams, ir jāpievērš uzmanība tam, lai ārvalstu eksperts vērtējot nesaskata, ka priekš kam jūs vispār pieteikumu pieteicāt, ja jūs visu pirksiet ārpusē, ja? Nu, tur problēma, samērība ir Nē, nav šobrīd, ņemot vērā to, kā mēs veidojam šo konkursu, ja, bija skaidrs, ka mēs nevaram šobrīd prognozēt, cik daudz institūcijas veiks darbu iekšpusē, cik daudz pasūtīs ārpusē. Līdz ar to apzināti mēs nelikām nekādus ierobežojumus, bet tas, ko Ineta teica, eksperts lasa šo pieteikumu, un viņam ir jāsaprot, šī gadījumā varbūt, ka tiešām ir tā, ka tās aktivitātes, kas tur ir paredzētas, nav zinātniskai institūcijai tik ļoti raksturīgas, un tāpēc tās tiek pasūtītas ārpakaļ. Bet atkal, citēšu Inetu, neliekam vispārīgus ģenēriskos tekstus. Ja mēs gribam pamatot, kāpēc mēs pusi naudas atdodam uz āru, tad mums ir jāpasaka, kāpēc mēs to darīsim un ko mēs par to iegūsim un kāds no tālāk mums būs projektā. Bet formālu ierobežojumu kā kādā tādu mums nav. Studiešu arī nav nekādas presas. Nē. Jo šim ir cits mērķis. Ja jums vajag kaut kādus tehniskus darbus darīt, ir jau arī kā sasniedzamie rezultāti gan maģistra, gan doktora darbi. Bet tas nav primārais rezultāts un pats galvenais. Tam darbam, ko tas cilvēks, tas jaunietis ir darījis, viņam ir jābūt kaut kādā saistībā tomēr ar šo projektu, ja? Vēl jau vairāk, ka projekts ir gadu un disertācija ir 4. Vismaz. Tā. Iestājās domīgs klusums. Ir iestājies nogurums. Mēs rociņas neredzam, čārtu neredzam, tad vēlreiz. Līdz ar to paldies visiem par atbildību. Paldies Zinātnes padomē par atsaucību. Paldies organizatoriem. Man īstenībā ir viedoklis, ka Zinātnes padomē ļoti uz sadarbības tendēta organizācija. Paldies un ar šo beidzam.